Par to, kā Zilvena bija. Pavasaris no sniegota izvērtās pelēkā, tad maigi zaļā, līdz beidzot vakarā jau visi koki uzziedēja reizē. Plūmes, ķirši, ievas, ceriņi, kastaņas, ābeles, bumbieres, jasmīni. Tie īstenībā ir Filadelfi, jasmīna ziedam ir 5 lapas. Šos tikai sauc par jasmīniem, jo, kad tos no svešām zemēm pārveda uz šejieni, cilvēki labāk nezināja. Vio stāstīja, savas grāmatas salasījies. Zilvena nosprauslojās. Jasmīns bija jasmīns, kāda gan jēga no kaut kādiem latīņu nosaukumiem. Tas vienmēr bija saukts par jasmīnu un vienmēr tāds arī paliks. Un tās sīpolpuķis, ko mamma sauc par amariļiem, tās ir hipeastri. Tagad gan meitene nevarēja klusēt un iztikt ar nicīgu sejas izteiksmi. Amarillis, tāds vārds vēlās pa muti patīkams kā liels ķirsis, bet hipeastrs, kāda bija jēga no kaut kādas grāmatu pareizības? Zilvena vispār nesaprata, kāpēc Vio mācījās. Lasīt aizraujošas grāmatas, to jā, lai gan viņai pašai tas nebija pie sirds. Bet kur viņš liks to matemātiku vai fiziku? Un tagad vēl ķersies bojāt sen pierastus ziedu vārdus. Un ko tu vēl izdomāsi? Ka Saiemas ir džingstas un Zajūrvanas šašlakas un sērtās zojas tev būs vīlodzes? Gan kā tāda mazule, tev arī darētu pamācīties. Te vārdi ir pareizi, tikai es nekur nevaru atrast latīniskos nosaukumus. Visam kam, bet tieši šiem ziediem nav. Grāmatās par tiem ir rakstīts, bet ne latīniski. Kā tu varēji nosaukt tieši šos 3? Brālis jautāja. Tie ir mani mīļākie tāpēc. Man vienalga par tavu latīņu valodu. Man nav ne jausmas, kāpēc jāpastāv citām valodām, jo mums ir savējā visskaistākā. Patiesībā Zilvena būtu gan gribējusi brālim pajautāt, kā sauc šo valodu un kāpēc Zajūro, kura nebija ģimenei rados, bija tik līdzīgs vārds vectēvam un kāpēc Zajūrvanas arī skanēja no tās pašas sugas. Tomēr viņa negribēja parādīt, ka Vio nodarbēm bija kaut kāda jēga, sevišķi, ja viņš tās nespēja paturēt pie sevis. Filadelfi un hipiastri, kas vēl nebūs? Zilvenai ir jāmācās tikai tad, ja viņa to grib, tēvs teica savā mierīgajā, maigajā balsī. Es arī mācos, jo gribu, negribu izaugt par muļķi. Vio teica, paņēma savu grāmatu un izgāja no dzīvojamās istabas pavisam sabozies. Zilvena sarauca pieri. Tēt, vai es arī izaugšu? Tu vienmēr skaties nākotnē. Vai tu redzi mani tādu kā Vio vai Šalari? Eiro pasmaidīja, bet viņa acis satums gluži melnas. Vai tu jau gribi būt liela? Viņš jautāja. Protams, ka negribu. Es tikai domāju, ja nu es izaugtu. Tēvs gandrīz tā kā atviegloti nopūtās, bet varbūt tā tikai likās. Tad tu, protams, nepieaugsi nekad. Gandrīz sabijos, Zilvena noteica gluži kā vectēvs. Tēva smaids jau bija gaišs un tās īpašās pārliecības pilns, kas vēstīja, ka viss būs labi. Mamma gan bija mīļa, bet viņas smaids tikai nomierināja. Likās, ka viņa bija tikai tur, kur viņa bija, kamēr Vio rakās pagātnē un tētis vairās nākotnē. Tālu gan neviens neko nespēja saskatīt, jo migla neaizklāja vienīgi jūru, taču tur nebija ko redzēt. Tētis gan skatījās, sēdēja kāpās un ilgi vērās saulēktā, pat tad, ja neviens jauns kaimiņš negrasījās nākt. Zilvena tad negāja tētim klāt. Viņš pastaigājās gar krastu, ja lasīja gliemžvākus Vio kolekcijai vai Šalariku uztaisīja tauskarus, tad jā, bet nekad ne rītausmā. Zilvenai pat nepatika skatīties, kā tēvs aizgāja, neko neteicis. Ja viņš kādu gaidīja, ja grasījās kādu priedē skatīties rītdienu, tad Zilvena mierīgi gāja garām. Taču tēva ilgā vēršanās saulēktos meitenītes atrauca. Migla bija svētīga, tā atdalīja dārzu no pagalma, kāpes no tālāka meža, netālo upi no lielās pļavas un kaimiņu mājām. Lai kur Zilvena nebūtu, bija tikai tas, kas bija, un viņa jutās pasargāta, aizklāta no visa, kas varētu pārlieku mainīties. Ja viņa viena vai ar kādu kopā bija dārzā,
tad neviens tur nevarēja ieskatīties, ja nenāca tieši pie takuga ar ceriņu krūmiem, un to vienmēr varēja iepriekš dzirdēt. Tiesa viņa pati gan redzēja dārzu pa savu logu, bet nevienam citam logs nebija pavērsts uz to pusi. Bet vai tā nebija, ka Zilvena bija novērojusi Šallares lidojumu kopā ar Zajūro? Sen atpakaļ, kad bija ziema. Māmiņa reiz teica, ka nesot varējusi atrast ceļu uz ezeru. Tas nozīmējot, ka Šallare negribēja, lai viņu traucētu. Toreiz arī abas meitenes uzvedās tā, it kā negribētu tikt atrastas, bet Zilvena tomēr redzēja. Viņa nekad miglā neapmaldījās. Toreiz viņai rokās bija saijames zieds, kas rādīja pārveidoto attēlu, tikai viņu, sudrabā mirdzošu. Bet kāpēc meitene nesa saijamu uz ezeru? Varbūt gribēja paskatīties uz Jūro krāšņajām drēbēm un uzdāvināt ziedu māsai? Bet neuzdāvināja, taisni tāpēc ka Šallare negribēja, lai viņu uz ezera atrastu. Zilvenes lecik apķērīgā, bet vēl jaunā galviņa nespēja savilkt to visu kopā, bet ar kādu sasto maņu viņa izjuta gan, ka visa pasaule griezās ap viņu. Varbūt ne gluži visa pasaule. Kaimiņa nē, to Zilvene nemaz negribēja satikt, vienīgi uz Jūro paskatīties, bet ģimene noteikti. Vectēvs reiz bija vecmammai teicis, ka bērni esot egoistiski, domājot vien par sevi, un ka tas esot pareizi, taču kādā brīdī viņiem gan esot jāsaprot, ka viņa nebija pasaules centrs. Zilvene noskurināja no sevi šīs domas. Tā nebija smuki. Protams, ka visi bija līdzvērtīgi. Noteikti arī citi varēja izdarīt lietas, ko Zilvena nevarēja. Tēvs redzēja nākotni, mamma mācēja audzēt puķes, un taisnība jau vien bija, ka Vio bija samācījies visādas gudrības, ko, ja neapvainojās, bija interesanti klausīties, un varbūt, ka Zilvena tomēr reiz pieaugs, vismaz tik liela, cik brālis. Tālāk viņa nekādi nespēja iedomāties. Šallare bija jauna, ļoti jauna, bet viņā staroja kaut kas tāds, par ko tēvs bija teicis. Bērni gan pieaug ļoti ātri. Nē, tik ļoti pieaugt Zilvena negribēja. Un tad pēkšņi viņā atkal ieskanējās tā dīvainā balss. Gadu maiņa. Meitene bija šeit jau daudzas sezonas, daudzas vasaras un ziemas, bet nevienu gadu tas nebija noticis. Tas kaut kas. Un tur nekā nevarēja darīt, ka Zilvena tur kļūtu drusku vecāka. Vai viņa iztika bez tā notikuma un palika tik maza, cik bija, vai arī viņa ļāvās pārmaiņai un kļuva lielāka. Tomēr šo pēdējo reizi vēl meitenīte aizmirsa, par ko bija domājusi. Aizmirsa, ka patiesībā šeit atrodas tikai 5 diennaktis, un aizmirsa, kas ir dzimšanas diena. Kaut koki ziedētu arī rīt, viņa teica mammai, sežot viņas klēpī zem ziedošas ābeles. Tad tā arī būs, Gāra atbildēja, maigajām rokām skarot meitiņas gandrīz baltos matus. Vai tad nebūs vasara? Nē, man šķiet, ka šis pavasaris ir nepieciešams mums visiem. Ko tētis redzēja? Pajautā pati, redz, kur viņš jau nāk. Eiro parādījās uz ceriņu apēnotās takas, nesot pušķi pieneņu, kas sevišķi skaisti izskatījās vakara zeltainajā gaismā. Tēti, kas būs rīt? Ko tu redzēji priedes galotnē? Tēvs pasmaidīja, ēnām neskarot viņa acis, kā gadījās, ja Zilvena pajautāja ko tādu, ko viņš nevēlējās atklāt. Pavasari, bet ne tādu kā šodien, kad mēs dzīvojam pa māju, piedzīvojumu pavasari. Vēlreiz iečabējās ziedošie ceriņi. Ko tieši? Tēti saka, ja šodien esmu daudz mācījies, rīt taču būs brīvdiena, Vio jautāja, parādoties uz takas. Viņam sekoja arī Šallare un vecvecāki. Zilvena pasmaidīja, kad visa ģimene bez neviena sveša apsēdās zālē. Tētis noskūpstīja māmiņu un aplika viņai roku, Kolja saņēma Zajūri roku, taču māsa un brālis tikai iedunkāja viens otru, tādi čomi nevarēja mīlināties. Protams, ka brīvdiena, bet es redzēju visādas rītdienas, tādas un šitādas. Vienā mūs sagūstīja saules pielūdzēju cilts, bet, protams, izrādījās, ka tieši tajā dienā ir pilns saules aptumsums. Es piedraudēju, ka iznīcināšu sauli, ja mūs nelaidīs vaļā, un tad bija aptumsums. Cilts krita panikā un palaida mūs atpakaļ mājās.
Ai, nu kas tas tāds? Tā jau raksta katrā otrajā grāmatā, šāva arī nicīgi noteica. Bet pie viņiem bija ļoti skaisti. Nu labi, bet ko vēl tu redzēji? Kolja jautāja dēlam. Mēs aizbraucām uz lielu, senlaicīgu un noslēpumainu pili, kur dzīvoja tikai 2 veci uzraugi un viņu nejaukais vēl noslēpumainākais dēls. Tad sākās visādi brīnumi, durvis virinājās, skursteņi dīvaini svilpoja, no sienām krita gleznas, bet tādi kā spoki parādījās. Ļauj man minēt, uzrauga dēls veica pilī neatļautus eksperimentus, tāpēc viņi sarīkoja visu šo cirku, lai mūs aizbiedētu. Pilī bija slepenas ejas, pa kurām viņš varēja piekļūt visām istabām. Vecmāma ar nopūtu teica. Bet, protams, Pio atbildēja tēva vietā. Vēl mēs braucām ar kuģi, un tas avarēja, un mēs nonācām uz vientuļas salas, kur būtu bijis ļoti grūti izdzīvot, ja vien mēs visi nebūtu pārlieku gudri un tur nejauši neatskalotu lādi pilnu ar tieši tādām mantām, kādu mums trūkst. Vecmāma galīgi pikta teica. Tad vēl, protams, varētu atklāt noslēpumainas ejas, kas savieno veselas 2 pilis, un noķert pirātus un citus laupītājus viņu pašu alās, radot nogruvumu ejā. Vēl ir arī variants ar slepenām pilīm, ko mēs atrodam uz tās vientuļās salas, ar karti, kur apraktu mantu apzīmē sarkans krusts, un vēl ejām, kas ved no virtuves uz pagrubu, jo tā vienkārši ir ērtāk iet pēc marinētiem gurķīšiem. Zajūri, vai tu būsi mēģinājis iztēloties rītdienu? Vecētiņš kaunīgi pamāja. Visi sāka smieties, taču vecais neapvainojās. Viņš jau zināja, ka iztēle bija vecmāmiņas Koljas lauciņš. Vectēvs spēja tikai atkārtot to, ko jau bija daudzas reizes dzirdējis. Zilvena piedalītos jebkurā no šīm piedzīvojumiem, taču pārāk gan viņu neiepriecināja doties tālu no mājām. Mazliet tālāk nekā ierasts, to jā, viņa gribēja ko jaunu, jo rītdiena to prasīja, taču ne uz tālām salām vai svešām pilīm. Māmiņ, vai tu arī mazliet redzi rītdienu? Zilvena jautāja. Mazliet, ja tu gribi, Gāra teica, acīs iezaigojoties siltajai oranžajai uguntiņai. Kur tu to redzi? Vai debesīs kā tētis? Nē, tikai ziedos. Tēvs pasniedz māmiņai savu pieneņu pušķīti, un sievietes acis sapņaini pievērsās mazajām saulītēm. Protams, ka vislabāk spēja iztēloties vecmāmiņa, taču rītdienu vajadzēja ieraudzīt, pavisam ieraudzīt. Tā it kā gandrīz arī radīt, taču to Kolja nespēja. Dārzā iestājās klusums. Nebija ne vēja, ne putnu dziesmu, pat šāla arī neknosījās, kā viņa parasti to darīja, nespējot nosēdēt mierā. Tomēr klusums bija silts. Tas elpoja kopā ar sudrabaino miglu, kas aizklāja rītdienu, un Zilvena skaidri pamanīja brīdi, kad dūmaka mātes acu priekšā uz brīdi pavērās. Laivas rīt migrēs pa upi uz jūru, kur tās pavada vasaru. Ja zina īsto dziesmu, tad laiva var pieredināt, un tā paliek upē, tikai naktīs dodoties pie māsām jūrā. Tas nu gan ir kas jauns, Šalā arī atzinīgi teica. Vai tu zini, kā jādzied mammu, vai tu zini to dziesmu? Zilvena iesaucās. Māte pavērās baltajos ābēziedos un dziļi ievilka elpu. Zu, sajama ulsvir, zilfa tisirra šarīl. Māte iedziedājās klusā glāsvainā balsī. Zilvena piespieda galvu mātei pie krūtīm, kur pukstējas siltā mīlestības pilnā. Meitenīte pēkšņi nodarbēja, taču izlikās, ka tikai nopūšas. Mātes sirds! Pareizi, to viņa gribēja saskatīt Saimas ziedā. Visas viņa bija redzējusi, taču ne to vismīļāko. Tomēr Saimas pavasarī neziedēja, tas piederēja zilajām zajūrvanām. Vasara būs pilna visu ziedu pasaulē, taču tikai rudenī ziedēs zojas, un tad jau nāks ziema, kad sniegā savas spoguļiem līdzīgos ziedus atvērs Saimas. Līdz tam gan bija jāgaida mēnešiem ilgi, taču Zilvena nebēdājās. Gandrīz jau likās, ka laiks skrēja tieši tik ātri, cik viņa gribēja, un pieredināt laivu tagad bija vajadzīgs vairāk par visu.
Vēl bija laiks pavasarim, un tad, ja viņa ļoti gribēs, jau drīz sniks sniegs.